Dinaburgas pils, vāciski Dynaburg, bija 1275. gadā dibināta Livonijas ordeņa pils Daugavas labajā stāvkrastā, tagadējā Naujenes pagastā. Tā bija Daugavpils komtora rezidence. 1209. gadā lietuviešu sabiedrotais Jersikas Ķēniņš Visvaldis pēc zaudējuma krustnešiem bija spiests kļūt par bīskapa Alberta vāsāli, pretī dabūdams savas valsts daļu, Lotigolu, kā lēni. Domājams, ka tagadējais Daugavpils novads ar Naujenes pili, Novene, palika Visvalža valdījumā līdz pat viņa nāvei, kad ar bīskapa Nikolaja atļauju Jersikas valstī ieguva Livonijas ordenis. Pēc lietuviešu karagājieniem pāri Daugavai un Dubnas kaujas, Livonijas ordeņa mestars izplānoja jauna Daugavas cietokšņa Dynaburg celšanu pie Latgaļu Naujenes pils. Dinaburgas pils celšanas gads nav precīzi zināms, bet pieņem, ka tas varēs palikt ap 1275. gadu. Uzreiz pēc uzbūves Lietuvas diškuņigaitis Traidens ar lielu karaspēku, kurā bija arī lokašāvēji no Zelta ordas pakļautajiem Polotskas, Vicebskas un Smoļenskas kņazu zemēm, iebruka pilī. Apvienotais karaspēks 4 nedēļas aplenca Dinaburgas pilī, bet nespēja to ieņemt un nodedzināt. Tomēr 1281. gadā Lietuvas ķēniņš Traidenis iekaroja Jersikas pili un apmainīja to pret Livonijas ordenim piedarošo Dinaburgas pili. 1313. gadā atjaunoja Dinaburgas pili, bet 1396. gadā to atkal nopostīja lietuvieši. 1403. un 418. gadā diškuņigaitis Vītauts atkārtoti nopostīja cietoksni. Pēdējais Daugavpils kompross Georgs 1559. gadā bija spiests atstāt Dinaburgas cietoksni. Tad Livonijas karā Maskavijas lielkņais Ivans Bargais pilnībā sagrāva seno pili un tirdzniecības apmetni pie pils un nodibināja jaunu nocietinājumu Dinaburgas skansti 19 km lejpus Daugavpils pils. Pie bijušās Dinaburgas pils 18. gadsimtā pārcelās vectīcībnieki. Parādījās vesels ciems, kas saucās Starī Zamak. 19. gadsimtā pilsdrupas bija intensīvi izmantotas būvmateriālu ieguvēji. Akmeņi un ķieģeļi izlausti un aizvesti uz Daugavpilī jaunā cietokšņa būvei. Pils celtnes lielākais garums ir aptuveni 59 metri. Pilī nokļuva pa paceļamo tiltu caur vārtiem, ko sargāja īpaši torņi, torundes. Pils dienvidu daļā aizņēma plašs pagalms. Pie Dinaburgas pilsdrupām mūsdienās izveidoja miniatūru pils maketu, ko var apskatīt to apciemojot.